Esiet sveicināti HR podkastā. Mani sauc Ilze Medne, un šī jau ir 32. podkasta epizode. Šis podkasts piedāvā iespēju cilvēku vadības ekspertiem un uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, ekspertus un iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un kā ar to vislabāk atbalstīt uzņēmumu. HR podkasts top sadarbībā ar personāla vadības programmu KKHR. Tā ir viegli pielāgojama personāla vadības programma dažādiem HR procesiem, tādiem kā darba laika uzskaita, maiņu plānošana, izdevumi, darbinieku vērtēšana un vēl daudz citi. Ko šodienas tēma par krīzes komunikāciju un par visu šo situāciju, kas šobrīd radusies darba tirgu un noteikti maisās pa galvu lielai daļai no visiem mums. Jā, šīs ziņas par vīrusu un visu šī situācija nāca pietiekoši negaidīt. Neviens mēs nesēdējām un negaidījām, ka tagad tas viss mūs skars tādā apmērā. Un tieši tik negaidīt, lai mēs atkal īsti nezinātu, kā tad uzreiz rīkoties, cik ātri vai lēni uztvert šo situāciju nopietni un sākt arī par to laicīgi komunicēt. Man pašai sākumā šķita, ka atkal tas ir kaut kas tāls, kas ir noticis kaut kur Ķīnā, un šī problēma man tā tieši neskars, taču šī nebija tā reize, un man tas liek secināt to, ka, es nebiju pamanījis laikam, cik ļoti mēs esam kļuvuši globāli un ļoti atkarīgi viens no otra. Un īsti arī vairs nav man pašai skaidrs, kas būs tālāk, un ir nedaudz tāda paralizējoša sajūta, jo šajā reizē tas ir savādāk, jo tas, ko es redzu, ka šī sajūta skar ikvienu, vispirms individuāli, un tieši tikpat šī situācija skar katru uzņēmumu un jomu, kurā cilvēks strādā. Un tieši tāpēc to sauc par krīzi, kad mēs īsti nezinām, kā rīkoties, un visi esam nedaudz paaugstināti stresa apstākļos un nedaudz samulsuši, kas būs tālāk, kā tālāk strādāsim un dzīvosim. Tāpēc arī uzņēmumiem šis laiks ir jau kļuvis ļoti izaicinošs, jo uzreiz ir jāpieņem ļoti daudz lēmumu vienlaicīgi. Patiesībā nereti aizmirstot par tādu svarīgu aspektu par skaidru komunikāciju gan sev, gan darbiniekiem, un arī vakar tieši lasīju Deloitte pētījumu, kurā teikts, ka patiesībā tikai 47% no uzņēmumiem viņiem ir skaidrs tāds plāns, krīzes menedžmenta komanda, izplānot biznesa nepārtrauktības tas plāns, kurā viņi zinās, kā tad tagad mēs rīkosimies, ja būs šāda situācija. Un tieši šobrīd būtu jārīkojas ļoti ātri, atbildīgi, uzmanīgi un rūpējami vispirms par saviem darbiniekiem. Un kā tad būtu jārīkojas uzņēmējiem, kā komunicēt par radušo situāciju šodien, un lai tas tā saskanētu ar valstī noteiktiem ārkārtas apstākļiem, kādu ziņu nodot, jo ir pietiekoši daudz informācijas, kas šobrīd cirkulē apkārt. Cilvēki seko sociālos tīklos, dalās viens ar otru, un bieži vien šī komunikācija, kas nāk no uzņēmuma, nesaskan ar darbinieka domām vai viedokli vai dzirdēto, kas notiek apkārt. Tāpēc šodien uz podkāstu esmu aicinājusi šobrīd RTU, Rīgas Tehniskās Universitātes sabiedrisko attiecību departamentu direktoru un arī LASAP Latvijas asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem valdes locekli Ivaru Svilānu. Tev ir pietiekoši liela pieredze dažādos lielos uzņēmumos ar krīzes komunikāciju, vērtīga pieredze un ekspertīze, kas var palīdzēt jums, klausītāji, saprast, kā un kāpēc ir svarīgi zināt, kā komunicēt šodien, ko vispār nozīmē tāda krīzes komunikācija šodien uzņēmumos, ko tajā iekļaut un kā plānot. Bet priecājos tevi redzēt, Ivar. Jā, apusēji, arī šādā attālinātajā formātā, kas mums ir laba mācība, kā ātri apgūt dažādas lietas tehniskiem izaicinājumiem galā, bet viss šobrīd strādā un tas ir labi. Jā, es arī priecājos, jo klausītāji ņemot vērā valstī noteikto ārkārtas stāvokli, tad mēs arī esam sociāli atbildīgi un mēs ar Ivaru tiekamies attālināti un ieraksts notiek ārkārtas apstākļos, un tā ir arī pirmā reize, kad mēs ierakstam šādu attālinātu podcastu un netiekamies klātienē. Jā, Ivar, mēs šobrīd atrodamies ļoti interesantā laikā, un es domāju, ka tev varbūt tas liekas, tāda ikdiena varbūt, ne? Nē. Kāpēc krīze nekad nav ikdiena, pat tad, kad liekas, ka tu esi bijis daudzās krīzēs, jo tā ir tā krīze tā esence, ka krīze vienmēr izdara 3 lietas. Pārsteidz, otrais apdraud kaut ko, vai uzņēmuma vērtības, nedodies dzīvību, vēl kaut ko.
Un trešais prasa risinājumu tagad. Tagad tu nevari atlikt, jo līdz ar to globālā sasilšana nav krīze, tāpēc, ka tu vari vēl mierīgi 50 gadus vilkt un mazbērni tiek paši galā. Bet tātad krīze pārsteidz, apdraud un prasa risinājumu tagad. Un tas nekad nav tā kā iepriekšējā reizē. Jo, ja tas ir kā iepriekšējā reizē, tā ir procedūra, kurai visi ir sagatavojušies, un tad, tur, sarkanā gaisma, apstājamies un braucam tālāk, kad ir zaļā. Šis nebūs kā parasti. Es domāju, ka arī visiem jāņem vērā, ka to nezināmo šobrīd ir tik daudz, ka patiesībā nevienam nav zināms, kas būs uz priekšu. Jā, mēs iepriekš runājām par to, ka šobrīd ir, teiksim, ja tas uzņēmuma vadītājs, tas šobrīd vienkārši galva kūp un pašam ir tāda panikas sajūta, ko darīt tālāk, kā rīkoties, lai arī tev ir varbūt biznesa nepārtrauktības plāns, varbūt tev ir šī krīzes komunikācija sagatavota, tad īsti tu nemaz nezini, kā tagad rīkoties. Un kāpēc arī gribētu aicināt tevi? Es domāju, ka varētu padalīties ar savu pieredzi, esot mums labi zināmās divās lielās situācijās klātesošs. Viena no tām, kā mēs visi labi atceramies, bija Maksimas Zoltūdes traģēdija, kurā tu biji arī komunikācijas vadībā un arī Svetbankā strādājot. Tu esi pietiekoši daudz piedzīvojis dažādus burbuļus un baumas situācijas, kur tu esi bijis klātesošs un piedalījies. Mazliet par to pieredzi, varbūt precizējot arī par Maksimas ienāca 14. gada vidū, tad, kad jau mani kolēģi bija tikuši ar to pirmo posmu galā un kad bija tā organizācijas pārveide, bet, protams, ka tie arī bija milzīgi tur visi iespējamo veidu tiesvedības un tā tālāk. Tā arī bija viena nepārtraukta krīze vairāk gadu garumā. Bet, protams, ka banka industrijā strādāja no 2005. līdz 2014. gadam, tā kā esmu pilnīgi visas posmas no burbuļu pūšanas līdz burbuļu plīšanai un dzēšanai ar vairākiem bankraniem pa vidu, kas man bija varbūt tāda viena interesanta tāda sajūta, jo, ziniet, ka ir tāda pēkšņi tāda tiņš, tāda brītiņa uzplaiksnījuma, ka pagājušā pirmdienā es no rīta pamodos, man pēkšņi bija tāda klikts, tāda sajūta kā 2008. gada rudens ar visu to banku plīšanu un visu tam līdzīgu. Tā nebija laba sajūta, jo tāda dežavu sajūta par to, kā bija toreiz. Es domāju, ka viņa nav īsti tāda patīkama arī šajā brīdī. Bet, tāpēc krīze ir krīze, lai saprastu īstajā brīdī, kad par to ir jātiec nopietni. Bet kas būtu šodien, ja mēs skatāmies šodien to situāciju, kas arī neizskatās pietiekoši laba, un es pietiekoši daudz jautājumus saņem arī no klausītājiem, ko tagad darīt, kas būtu šobrīd tāds labs krīzes komunikācijas piemērs un rīcība. Jo pēc būtības jau teikt, tās komunikācijas tā forma vai tas veids, kā viņu plānot, viņa jau diži neatšķirās. Bet kā plānot to, kā tagad runāt, ar ko atšķirās šī brīža, šī vispārējā krīze no tā, kas ir bijis iepriekš, vai kā palīdzēt tagad uzņēmējiem un cilvēkiem domāt par to? Krīze jau pēc būtības, ja mēs paskatāmies dziļāk saknē, ļoti neatšķiras. Un tas risinājums ir diezgan banāls. Ir, pirmkārt, mēģināt saprast, kurā brīdī tā informācija, ko mēs saņemam, ir adekvāta un pietiekama lēmumu pieņemšanai, jo tas ir lielākais krīzes izaicinājums, ka tev nav pietiekamas informācijas lēmumu pieņemšanai, bet tu nevari nepieņemt lēmumus. Un tur ir tā pēkšņi tā šķēre, kāpēc tā krīze vienmēr ir tik stresaina. Otra, laikam, lieta būs arī tikpat banāla, bet arī gan uzņēmumiem, gan visiem pārējiem vienkārši runājiet savā starpā, runājiet ar darbiniekiem. Man liekas, ka vēl būtiska lieta, ka uzņēmumu līderiem, ne tikai vadītājiem, bet līderiem kopumā, jo tas ir plašāks jēdziens iekšā, un nevienmēr uzņēmuma vadītāji iekšienē, arī top management pozīcijās ir tie uzņēmuma līderi, bet arī kopumā uzņēmumu līderiem un vadītājiem vajadzētu būt tiem, kuri runā un nebaidās pateikt par to, ka mēs nezinām šobrīd, kā būs, bet mēs skatāmies, mēs kopā ar jums, kā darbiniekiem, godīgi rādām tās opcijas, kas var būt, labus, sliktus variantus un jābūt kopumā laikam atvērtiem risinājumiem. Pats trakākais ir, ja uzņēmumā vai organizācijā vai sabiedrībā cilvēki nostāsies viens pret otru un teiks, jūs tur valdība dodiet mums uzņēmējiem tagad naudu un visu ko tam līdzīgu, valdība atkal, visi iecēt un pat uzņēmuma iekšēnē. Varbūt tā, ka darbinieki saka, tev tur pagājuši, kad bija liela peļņa, tad padalies ar mums tagad vienkārši, kad ir slikti. Tas ir izaicinoši. Un tas ir izaicinoši, un atceroties to pašu 2008, 2009 un 2010 gadu, tā bija arī uzņēmumiem arī viena liela izšķiršanās, kurā brīdī tev kā uzņēmumam ir jāpasaka, atvainojiet,
mēs nevarēsim būt pirmkārt vai nu visi kopā, vai varbūt trakākajā gadījumā uzņēmuma vadītājiem laicīgi jau ir jāapsaka, es atvainojos, bet izskatās, ka šis biznesa modelis kā tāds vairs nebūs dzīvot spējīgs, vai varbūt pat uzņēmums šajā konkrētajā biznesa jomā vairs nebūs iespējams. Piemēram, 8. gadā tur nekustamo īpašumu uzņēmumi, celtniecības, būvniecības tie, ko vistiešāk skāra dažādas lietas. Tev ir jābūt pietiekami godīgam darbiniekiem laicīgi pateikt to, nevis mēģināt novilkt līdz pēdējiem brīdim, kad nav iespējams, ka tur jau uzkrājas nemaksāti nodokļi sociālie un tā tālāk, kur tu faktiski tos darbiniekus izliec tajā brīdī, kad jau vairs nav kur iet. Varbūt skanēs nepopulāri, bet ja mēs, tā kā šis ir HR podcasts, tad atceroties to arī 8. gada krīzi, kas nav labs padoms uzņēmuma, varbūt arī personāla vai vadītājiem, bet tie darbinieki, kuri tika laicīgāk atbrīvoti no tiem uzņēmumiem, kuri jau redzēja, ka tuvojas, tie, kas bija labākie darbinieki, paspēja vēl citos uzņēmumos, es zinu, vairāk par banku industriju, arī nokļūt pietiekami labās pozīcijās un tur varbūt labāk pārciest šo ziemu. Tiešām skan neparasti, bet varbūt arī tā ir zināmā mērā uzņēmuma sociāla atbildība nemēģināt novilkt līdz tam brīdim, kad ir skaidrs, ka viss un vairs neviens nekur. Pietiekoši augsta duša droši vien šobrīd pie šī brīža ekonomikas situācijas, jo cilvēki, taču visi strādāja, visi labi jutās, viss ir kārtībā, un tad pēkšņi nāk šāds trieciens, kas uzņēmuma vadītājiem, tomēr viņam ir jāsaņemās būt godīgam. Protams, tie pirmie jautājumi arī, ko es saņēmu pirms šī podkāsta, bija labi parunājot par to, kāda ir mehānismi, kā samazināt izmaksas, kā runāt ar darbiniekiem par to, ka viņiem iespējams vairs nebūs darbs. Tu to arī minēji, šis godīgums, atklātība un varbūt tiešām ātra rīcība, jo tas, ko es arī redzēju, un es arī piedalījos iepriekšējā krīzē, un pati biju darba ņēmējs, un ļoti skaidri atceros, ka tas netika izdarīts laicīgi. Tad tagad es jau redzu un dzirdu, ka uzņēmumi jau laicīgi sākas plānot kolektīvo atlaišanu vai kaut kādā veidā domā par šo dīkstāves procesu. Jau tiek laicīgi runāts par lietām, kas varētu palīdzēt tomēr darbiniekiem gan saprast, gan arī laicīgi atrast varbūt kaut kādus risinājumus. Bet kā piebilstot par šo, arī uzņēmumu vadītājiem un uzņēmumu iekšējiem vadītājiem iespējams ir viena realitāte galvā un liekas, Dievs, kā es tā ar darbiniekiem tur iešu un runāšu. Un daudzi cilvēki ceļš krīzes brīdī ir pārsteigti, cik saprotoši un saprātīgi ir darbinieki, kolēģi, partneri, piegādātāji. Jo tajā brīdī, kad krīze ir visiem, tad, protams, ka ir stress un nervi uzdod, bet tomēr darbinieki arī ir daudz vairāk kopā tajā saimē, tajā kopus ģimenē, un tie konflikti, kas varbūt ir bijuši iekšā, uz to brīdi tiek nolikti malā, jo visi saprot, ka, ja zemūdenē ir caurums, tad tu nevari sēdēt virtuvītē un teikt, ka, zin kā, tas nav manā nodalījumā, lai viņi tur aiziet un sabāž lupatas iekšā tajā. Tad viss iet un dara. Reizēm darbinieki pat ir gatavāki. Tā bija vēl viena atziņa man ienākot Maximas vadības komandā 14. gada vidū, kur arī Maximas visa vadības komanda 14. gadu brauc uz veikaliem un runāja ar cilvēkiem. Un varbūt arī pat iekšēji tas bija tāds pārsteigums, ka cilvēki ļoti labi zina, kas ir jādara. Un tajā brīdī, kad cilvēki saprot, ka viņos tiešām ieklausās, pēkšņi izrādās, ka cilvēks ļoti labi zina, kur vajag nolikt to, kur vajag paņemt šito, kāda sīkuma būtu jāuzlabo, jo cilvēks uz vietas, konkrētajā darba vietā, vienmēr zinās mazliet labāk nekā cilvēks, kurš sēž varbūt 200 km attālumā. Bet tur ir svarīga tā cieņa vienam pret otru, sadarbība un tā vēlme atrast labāko risinājumu. Cieņa un sadarbība, es domāju, ka divi būtiskie vārdi, ko būtu arī visos uzņēmumos šobrīd jāpieliek lieliem burtiem pie sienas. Šī tādas fundamentālas lietas, ko nedrīkst aizmirst, bet ja mēs atgriežamies pie šodienas situācijas un pie šī brīža situācijas, tad mēs šeit runājam par vīrusu, par dzīvību, par drošību, par šādām eksistenciālām lietām, kā bailes vispār iziet no mājas. Un tā vēl viena lieta, kas šobrīd ļoti ietekmē cilvēkus, ir šī sociālo mēdīju spēks,
kas patiesībā, ko tu teici, ka it kā ir daudz informācijas, bet te pašā laikā ir maz informācijas. Un tad runājot par komunikāciju, šodien darbiniekiem pieejami ļoti daudz informācijas. Ziņas nāk no visas pasaules, un tas notiek arī ar darbiniekiem un arī ar pašiem vadītājiem. Viņi seko līdzi, viņiem liekas, ka tas, kas notiek pasaulē, tas notiks noteikti ar viņiem. Bet varbūt, runājot no tādas krīzes komunikācijas perspektīvas, kas ir tas veids, kas var palīdzēt atgriezt to uzmanību uz šodienu, uz mūsu situāciju, varbūt uz to fokusu. Jo, piemēram, ja kāds pateiks, ka uzņēmumā, kur mums ir inficējies 1 vai 2 cilvēki, sāksies baumas, sāksies bailes, sāksies panika. Es domāju, ka šobrīd visiem kopumā, gan valstī, uzņēmumos un jebkurā ģimenē ir jāsaprot, ka baumas un panika būs. Vienkārši ir jāpieņem, ka tas tā būs. Jo, pirmkārt, ienaidnieks ir neredzams, līdz ar to pret viņu nevar cīnīties. Arī tā, pēc būtības ir no vienas puses relatīvi maz lietu, ko var izdarīt, un tas, ko arī saka piesardzīgie jau mediķi, ka visticamāk tie scenāriji būs tādi, ka liela daļa sabiedrības, vieglā formā varbūt pat nemanot pārslimos to, un tajā brīdī, kad iestājas imunitāte lielai daļai sabiedrības, tad šie vīrusi arī epidēmijas beidzas. Skan varbūt pietiekami skarbi, bet arī tas, ko saka speciālisti, un vienmēr ir jāieklausās speciālistos, viņi saka, ka absolūti lielākā daļa sabiedrības, ja arī pārslimos šo vīrusu vieglā formā vai tādā formā, kas būs vienkārši tas, ko mēs esam pieraduši saprast ar saaugstēšanos, vīrusu, varbūt gripu, bet mums ir jāpasargā šīs sabiedrības daļas, kuras pret to būs daudz jūtīgākas, tātad cilvēkus gados, cilvēkus ar īpaši varbūt kādām slimības jau komplikācijām. Es domāju, tā ir tā sabiedrības atkal solidaritāte. Pat ja tu esi jaunietis un tev liekas, ka taisam ballīti, superīgi, tur brīvdienas, padomā par savu vecmāmu, padomā par saviem kaut kādiem tuvākiem kaimiņiem. Šī ir tā atbildība. Labi, tevi neķers. Citiem cilvēkam šī tava ballīte var būt pēdējā ballīte viņa mūžā. Ir jāsaprot. Un otrs, protams, ka ja no kaut kā ir atkarīga tava dzīvība, tad ieteikums no manas puses ir ļoti, ļoti vienkāršs. Atrodi kādu gudrāku šajā jomā, un mēs neesam infektologi. Klausamies, ko viņi saka. Atrodi kādu gudrāku šajā jomā un dzelžaini turies pie viņa ieteikumiem. Tiešām turies. Tagad būs dīvāni infektologu, piedod vairāk nekā dīvāna hokeja un dīvāna basketbola ekspertu. Tagad visi būs izpētījuši, ko tieši vajag lietot, ko nevajag lietot. Pirmkārt, speciālisti, un otrkārt, ja mēs runājam par komunikāciju, ir uzticami informācijas avoti. Ja mēs atgriežamies pie baumām, pie iespējams arī kaut kādiem informācijas kariem, kas parādīsies pa vidu, jo vilinājums šo izmantot, man liekas, ka būs ļoti liels, arī tādā ģeopolitiskā līmenī. Izvēlēties arī pašam uzticamu avotu kopumu, tātad šos uzticamos valsts arī un medicīnas avotus, to pašu sabiedrības SPKC gov.lv lapu, no kurienes ņemt oficiālu informāciju. Un, protams, tā kā es sirdī vienmēr esmu sabiedrisko mediju fans un būšu, tad man liekas, ka šī ir tā lieta, vieta un laiks, kad sabiedriskiem medijiem ir jābūt tiem, kuri ne tikai nodrošina ar informāciju, medijiem kopumā, protams, ir daudz atbildīgu mediju Latvijā, bet ir jābūt tam bastionam, par kuru ieslēdzot, cilvēks zina, ka šeit tā informācija būs droša, pārbaudīta, šeit nebūs mēģinājums uztaisīt klikreitu no kaut kādas vienas ziņas, ka Anniņa ienāca veikalā, jūs nekad neticēsiet, kas notika tālāk. Tā ir tā mediju atbildība šobrīd, netaisam klikreitu, jo tu vari, protams, ka uzšķilt sārkociņu, lai redzētu visu to brīnišķīgo seju, bet ja mēs esam noliktavā ar benzīnu mucām, tad varbūt tā nav prātīga doma. Tātad, principā, uzņēmumiem vajadzētu fokusēties vai uz tādiem valstī esošiem stabiliem, drošiem mēdīju avotiem un viņus pārpublicēt, vai arī paši veido savu iekšējo komunikāciju, izmantojot šo te resursu, bet nepaļaujoties uz kaut kādām baumām vai nepārsūtot kaut kādus ārzemju portālus, par kuriem īsti nav skaidrs, vai tā ir taisnība. Jā, un vēl viens ieteikums arī varbūt mazliet neparasts, bet arī no psihologiem šādā krīzes laikā ir patērēt iespējami maz mēdīju. Maz. Varbūt tādās koncentrētās devās, varbūt parakstīties arī uz, zinu, ka daudziem mēdījiem ir iespēja arī kā atnāk tev notifikācijas par tiešām būtiskiem jaunumiem un notikumiem, tam pašam LSM, Maska Delfiem un daudziem citiem ir.
bet nesēdēt visu laiku mediju telpā, jo tad vienā brīdī tu tāpat savelcies pilns ar visu to, kas notiek, un tu dekoncentrējies, Tu radi sev paniku, tu radi sev pārāk daudz domas un iespējams pat cilvēki vairs nespēja normāli strādāt, jo viņi šobrīd, vakardienas arī lasīja vienu no pētījumiem, kurā ir teikts, ka ir 3 tipu cilvēki, kuri vieni uztver visu pārāk asi un viņi seko pilnīgi visām ziņām līdzi un mēģina iedziļināties katrā no avotiem un pārbaudīt sevi katru dienu, vai viņiem ir vīrus vai nav vīrus, un tad ir tādi, kuri visu laiku par to joko, viņi tā kā īsti, sevi nesaslēdz ar situāciju, un tad ir 3. tips, kas izvairās vispār no visas informācijas un vienkārši mēģina darīt visu, lai pateikt, tas uz mani neatiecas. Un tādi tipi noteikti mums ir gan kolēģi, gan vadītāji, un tad ir arī jāmēģina kritiski filtrēt, kas notiek. Tas ir viens. Otra lieta, ko es atceros arī no tās pašas pieredzes banku industrijā 8., 9., 10. gadā, kad tiešām bija ļoti daudz negatīvas informācijas, un krīzes bija faktiski katru mēnesi bija 2 pilna izmēra, 2, 3 krīzes, un katru nedēļu vēl kaut kāds pāris mazāks. Vienā brīdī arī iekšienē, īpaši komunikatoriem, un es domāju, ka ar uzņēmuma vadītājiem parādās tāds ārkārtīgi melns humors, kas arī ir aizsarga reakcija, bet man skat, to ir jāsaprot, ka viņš tāds ir, un viņš ir labs no tā viedokļa, ka viņš palīdz izlādēt to stresu. Protams, ka tur jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, tikai, ka pat mazliet ārpus sava loka, tas humors var būt jau pārāk melns kādiem klientiem, partneriem, vēl kaut kam, bet arī, saprast šo veselīgo humoru, kas palīdz organizāciju uzturēt pie tādas saprātīgas realitātes sajūtas. Jā, man patika arī tas teiciens, ko tu pirms sarunas minēji par to, kad būs, tad, kad būs nepatikšanas, tad katrs rūpēsies tikai par sevi. Jā, tad, kad būs patiešām īsts nepatikšanas, latvijas sakot, sūdi, tad, protams, ka katrs parūpēsies tikai par sevi, vienalga, tā būs valsts uzņēmums vai mazāka šūniņa, un ka, protams, ka tas viss nonāks līdz mazākai iespējamai vienībai, kur spēj sevi aizsargāt. Līdz ģimenei, līdz draugu kopienai, līdz tādiem darba šūniņai, līdz tiem kaut kādiem, 10, 20 vai dažiem cilvēkiem. Bet tam ir atkal otra medaļas puse, ka tieši zinot to, ka katrs rūpēsies tikai par sevi, arī apzināti, es domāju, ka sabiedrībā ir jāveicina tā solidaritāte, paskatīties ārpusē, kuram vajag palīdzību, kā mēs varam palīdzēt. Un mēs redzam arī to pašu 2008. 9. gada krīzi ar man pieredzi arī ar Ziedot LV projektiem, ka sabiedrība ir laba. Sabiedrība kopumā ir ļoti laba. Tad, kad kādam ir ļoti, ļoti grūti, tad sabiedrība sanāk kopā un ir gatava palīdzēt viens otram. Es dziļsirdīgi ticu, ka sabiedrība ir laba. Pat, ja dažas izpausmes varbūt ir egoistisks, varbūt gribās kaut ko sev, tad, kad ir slikti, tad cilvēks sanāk kopā un dara tā, kā ir labāk visiem kopā. Un arī tieši tā, un te ir tā prasme pārslēgties un saprast, ka tagad mēs esam šādos apstākļos, un arī uzņēmumiem šobrīd ir iespēja paskatīties uz šo situāciju kā uz iespēju, varbūt, ka tieši viņas sniegtais pakalpojums var kaut kādā veidā palīdzēt atrisināt vai uzlabot apstākļus, vai sadarbojoties ar kādu, mēs varam izveidot kaut kādu labu produktu, kas var palīdzēt šo krīzi varbūt mīkstināt vai mazināt. Šī, manuprāt, ja mēs varam vēl nākamo tādu posmu atvērt šajā mūsu sarunā, ir tas, ko vienmēr visi saka, un kas jau man ir novazāts tik tālu, ka būs viens no banālāko teicienu top 3 vinētājiem, ka krīze ir arī iespēja. Bet pēc būtības padomāt, kas ir tas, ko mēs šobrīd varam darīt tādu, ko mēs varbūt normālā laikā nebūtu darījuši, kur mūsu dzīve piespiež. Es ļoti konkrēti šobrīd varu runāt par Rīgas Tehnisko universitāti. Mēs jau domājam par daudzām lietām, par video, lekciju rīkiem, par pilnībā digitalizētu dokumentu apriti, par to, ko mēs varbūt esam lēnā garā darījuši, bet šobrīd mums ir iespēja to ieviest varbūt dažu nedēļu laikā, dažu dienu laikā, tur, kur varbūt mēs to varam izdarīt ātri. Izdarīt kaut ko tādu, mēs arī ar Ilzi mēģinot tehniski izveidot šo podcastu, pavadījām diezgan daudz laika, kamēr diezgan daudz, bet
nebija jau varianti mums sanākt kopā. Bija skaidrs, ka man bija jāaiziet jāsmeklē cits mikrofons un jāuzliek datorā par jaunu, jāapgūst kaut kādas lietas. Dzīve tev piespiež tādās situācijās izdarīt kaut ko tādu, ko tu normālā situācijā teiktu. Nu labi, šobrīd es to nevaru izdarīt. Varbūt izdarīšu tad, kad būs vairāk laika. Vairāk laika nekad nepienāk. Nu, mēs visi to zinām. Jā, un šis arī ir tas brīdis, kad, par ko runāja visi iepriekš, ka darbs neziņā, nezinu, kas būs nākamie soļi un kā tagad darīt. Šodien ir tieši šī situācija. Tagad tiešām ir tā, ka tu īsti nezini, kā tas būs rīt. Te jau darbs nebeidzās, tāpēc, ka tu nezini, kā rīkoties rīt. Un tāpēc tiešām šo dienu izmantot kā tādu iespēju un paskatīties, ko es varu darīt pie šī brīža situācijas, kā es varu rīkoties šodien, jo tu nezini, kā būs rīt. Un vakardienu, principā, mēs varam jau aizmirst. Vairs nav. Jā, mēs šobrīd ierakstām 17. marta dienas vidū. Mēs nezinām, kas būs varbūt pēc 2-3 dienām, bet viena lieta, ko es pilnīgi noteikti zinu, kas būs, un es zinu, ka būs daudz situāciju, kur būs vainīga komunikācija. Man ir pat uztaisīts folders jau diezgan sen ar nosaukumu vainīga tikai komunikācija, kuras kolekcionē dažādas rakstus un ziņas par to, ka mēs to visu izdarījām pareizi, bet tikai tā komunikācija tur bija slikta. Jā, un es tā zinām tiešām arī ironiju un tādu mūsu varbūt komunikātoru darba blakni par to, ka vienalga, vai tas ir bijis biznesa lēmums nepārāk pareizs, varbūt ne tur kaut kas, bet beigās vienmēr vainīga būs komunikācija. Nevis, piemēram, finansistu lēmums vai tehnologu brāķis vai loģistikas piegāde vai produkta nepilnība vai tirgus nesamība, bet ka tas ir vienkārši jāpieņem. Bet no otras puses, es kāpēc tieši šo gribu teikt, ka komunikatoriem uzņēmumos šobrīd ir jābūt pie lēmumu pieņemšanas galda, jo nav iespējams nokomunicēt lietas, kuras pašā saknē no biznesa modeļa ir nepareizas. Tu nevari aiziet un pēc tam pateikt visiem cilvēkiem, ka mēs darām šitā te, mēs jūs uzskatām par idiotiem, bet mēs jums iestāstīsim, ka šitas ir tā. Cilvēki nav idioti. Mēs taču paskatāmies arī, ja mēs neesam idioti un mēs redzam uzņēmumiem cauri tajos brīžos, kad viņi kaut ko dara sautīgi, nerēķinoties varbūt ar citu interesēm, mēs taču to vienā mirklī redzam. Bet tas ir kā otrā pusē izaicinājums komunikatoriem, un tajā, ko mēs profesionāļu asociācijā LASAP esam ik pa laikam runājuši, ka komunikatoriem, viņiem ir jābūt tā vērtiem, lai viņos ieklausītos, lai viņi būtu profesionāli tikpat zinoši kā biznesa cilvēki par faktiski katru no biznesa procesiem. Viņiem pēc būtības ir jābūt spējīgiem runāt savā uzņēmumā ar katru no biznesa struktūra vienībām viņu valodā un vismaz viņu profesionālajā līmenī. Tas ir milzīgi augstas prasības. Runāt ar finansistiem, grāmatvežiem, procesu vadītājiem, mārketinga biznesu un tādu, lai tevi neuztvērtu kā tādu nepilnvērtīgu partneri. Bet komunikatoriem ir jābūt šobrīd pie lēmumu pieņemšanas galdiem. Principā viņiem būtu jābūt tā saucamā krīzes padomē, šajā te krīzes komunikācijas komandā. Ja viņi tur nav, tad es teiktu, ka, paldies, jūs uzņēmums bija ļoti labs, bet, tiksimies varbūt kādos citos uzņēmumos ar jūsu darbiniekiem. Nepārspīlējot, es domāju, ka tie uzņēmumi, kuri vēl joprojām nav sapratuši, ka kā minimums krīzes komitejā vai krīzes padomē ir jābūt komunikatoram, un viņš tur nav. Tā ir ļoti nopietna problēma uzņēmumam. Komunikatoram uzņēmumam, man liekas, ka ir jābūt ne tikai tajā krīzes padomē, viņam ir jābūt vairāk iesaistītam faktiski visos procesos. Jo krīzes padomi it kā vada, bet viņam jābūt gan tur, un jāmēģina organizēt vadītājiem tikšanās ar darbiniekiem, runāšana ar darbiniekiem un saprast iekšēji, kas notiek, un arī no ārpuses translēt un tulkot to, kas notiek ārpusē, ka notiek tur tas, mūs tas varētu ietekmēt šādi un tā. Komunikatoram vajadzētu iet pie HR cilvēkiem, teikt, notiek šis nav labi, vai gluži otrādi, te ir iespēja, kur mēs varam izdarīt kaut ko citādāk un mazliet labāku par konkurentiem. Un vēl viena mazliet būtiska lieta, ko es gribēju pateikt, kā uz šo paskatīties. Šī tomēr, ja mēs runājam par vīrusu krīzi, arī neesmu speciālists, tomēr šis ir limitēts laikā, viss tāds ar kaut kādiem pāris mēnešiem. Šī krīze, viņa tīri medicīniski nevar vilkties gadiem vai gadu desmitiem. Viņai kaut kādā brīdī būs negluži finišs, viņa
nebeigsies vienā brīdī ar valdības lēmumu. Kaut kad viņa tomēr mazināsies. Jā. Un viņa kaut kad mazināsies, un ir jābūt ļoti gudriem saprast to brīdi, kad ir no tā aizsargāšanās domu gājiena jāpārslēdz uz to, kā mēs varam attīstīties, kā mēs atkal varam atvērties vaļā un darīt kaut kādas lietas, ko varbūt mūsu konkurenti nav vēl paspējuši izdarīt mazliet ātrāk. Tik daudz atziņas un tik daudz lietas tu esi pateicis, un es domāju, ka šīs lietas visas ir gan fundamentālas lietas, gan ir arī jaunas lietas, kas ir jāņem vērā. Viens, protams, man ir skaidrs, ka gudri un stabili uzņēmumi tagad saprot, cik svarīgi ir investēt tādā krīzes vadībā un biznesa nepārtrauktības plānošanā, jo, ja tādas nav, tad tagad tas viss ir jāizdara krietni ātrāk. Bet es tik un tā gribu vēl piebilst par tiem krīzes plāniem, un es arī studentiem esmu runājis, un arī pie saviem draugiem pasniedzējiem ejot, esmu ienācis un teicis, es tagad sagraušu visu, ko man draugi pasniedzēji ir mācījuši komunikācijā. Krīzes plāns ir visbezjēdzīgākais dokuments, jo manā dzīvē, tad, kad sākas reāla krīze, kaut kā divainā kārtā neviens nav atvēris krīzes plānu un teicis, tagad mēs iesim cauri krīzes plānam. Bet pats svarīgākais, tur jākal tas lielais noslēpums ir tajā, ka nevis krīzes dokuments vai papīrs ir svarīgs, bet ir svarīgs process iepriekš. Un, jo krīzes plāns ir apkopojums tam, kā cilvēki ir izgājuši cauri un padomājuši, ja šis ir tas, labi, tad mums jau šito, ja mums tur nav piegādātāja tādu, tas process ir daudz svarīgāks. Līdz ar to ieteikums uzņēmumiem, ja jūs jau varat paspēt, tad kaut vai apsēdieties uz stundu, 2, sazīmējiet galvenos riskus, kas jums ir, saranžējiet viņus ar iespējamību, 2 parametri, iespējamību, ka notiks un ietekmi uz uzņēmumu. Tur, kur ir abos punktos ir ļoti liela iespējamība un ietekmi uz uzņēmumu, pamēģiniet kaut vai ar kolēģiem iziet, kaut vai pie galda runājot, labi, tad ja šis, tad tas, ko mēs varam izdarīt, tas pēc būtības ir jūsu krīzes plāns, nevis tas dokuments, bet process, kā jūs esat apsēdušies ar kolēģiem, kā jūs esat padomājuši par to, ka, vai mums ir, rezerves telefonu lādētāji, vai mums ir lapiņi, uz kuras ir uzrakstīti visu cilvēku telefonu numuri, kā mēs varam, piemēram, vai mēs failus saglabājam nevis uz desktopa, bet kaut kur OneDrive vai kādā mākonī. Tās mazās lietiņas, kas tajā brīdī, kad pēkšņi sākas krīze, ir ļoti, ļoti būtisks. Un vēl viena atziņa par krīzes komunikāciju, kas, es domāju, arī personāla cilvēkiem ir svarīga un faktiski visai vadības komandai, bet jo sevišķi komunikācijai, paplašiniet resursus. Jo krīzē komunikātori ir tā joma, kas visvairāk uzreiz ieklemē. Tu domā paplašināt resursus komunikācijā? Paplašināt resursus tādā nozīmē, ka dažādos virzienos, bet jūsu uzņēmumā ir brīnišķīgi kolēģi, kur ir brīnišķīgi rakstītāji, kur ir dabiski guru sociālajos mēdījos. Jau apziniet, ja jūs esat uzņēmumā viens pats komunikators vai personāla cilvēks, apziniet tos, kuri tad, kad ir krīze, var tur Pēters no saimniecības daļas, Āna no grāmatvedības, varbūt Jānis no personāla vēl kaut kur, sev galvā kaut vai kā jūs to savu zirneklīti paplašinat, jo tajā brīdī jūs pēkšņi darīsiet visu, un jums nebūs laika nekam. Kā jūs varbūt jau iepriekš varat vienoties? Ja ir tas, varbūt tu vari pieskatīt uzņēmumu sociālos kontus. Ja ir tas, varbūt tu vari palīdzēt norganizēt tikšanos ar darbiniekiem. Varbūt tu vari piefiksēt kaut kādus biežāk uzdotos jautājumus. Jā, un principā varbūt tu vari izmantot savu komandu šobrīd, pirmkārt runājot ar viņiem, izmantot savu komandu ne tādiem mērķiem, kāda viņi bija pirms tam, bet, tieši kā tu saki, paplašināt resursus, un varbūt šie cilvēki var darīt šobrīd kaut ko citu. Mēs par cilvēkiem domājam kā par resursiem, jo pats nosaukums human resources man vienmēr ir bišķiņ biedējis. Cilvēks nav resurss. Cilvēks arī nav programma. Kad, piemēram, tu ieliec Exceli, Wordu, PowerPointu, viņš dara tikai to. Cilvēks ļoti bieži nonāc konkrētā funkcijā, viņš varbūt ir cilvēks Excelis, bet viņš sirdī ir cilvēks WordPaints vai kaut kas tāds. Cilvēki ir daudz plašāki, un tās cilvēku lietas, kas viņiem ir iekšā, viņu talanti, man šajos brīžos arī ļoti labi iznāk ārā, un to vajag ieraudzīt. Paldies tev par šo sarunu un ļoti vērtīgajām atziņām un apkopojot visu to, ko mēs šodien dzirdējām. Tad, mēs esam nonākuši šodienā, vakardiena vairs nebūs, šodien ir šodien, un mums jādomā, kā rīkoties tālāk.
Un šī te krīze, kā to arī var sākumā teikt, krīze ir tieši tāpēc, ka mēs nezinām, kā būs, mēs nezinām, kā rīkoties, tāpēc tā ir krīze. Domājot par komunikāciju un par tādu krīzes komunikāciju, tad jo mazāk, jo labāk. Tad precīza, droši avoti, precīza komunikācija un maz ir labāk nekā ļoti daudz dažādu portālu, linku un dažādu resursu, ko izmantot darbiniekiem un būt godīgiem, runāt ar saviem darbiniekiem, atrast vietu, kur runāt ar saviem darbiniekiem, jo bieži vien darbinieki pat ir gudrāki par mums kā par vadītājiem vai uzņēmumu vadītājiem, jo viņi redz šo situāciju savādāk. Viņi redz to no malas. Un man ļoti patīk tavs ieteikums par šo te brīdi, kad varbūt varam paspēt sanākt kopā, sazīmēt, kas ir galvenie riski un kāda ir šī ietekme uz uzņēmumu. Tad, ja ir krīzes vadības plāns, super, bet ja tāda nav, varbūt tas nemaz nav nepieciešams, vienkārši šobrīd jārīkojas tā, kā ir šodien, un ņemot vērā šī brīža situāciju. Šodien pie mums podkāstā bija ciemos Ivars Svilāns, Rīgas Tehniskās universitātes sabiedrisko attiecību departamenta direktors un arī LASAP valdes loceklis ar milzīgu pieredzi šajās te situācijās. Un tādi ieteikumi Ivar noteikti ir no svara un noteikti palīdzēs uzņēmējiem mazliet padomāt, kā rīkoties tālāk. Krīzes laiks ir labs 3 lietām - pārmaiņām, mācībām un tādām fundamentālām pārbūvēm organizāciju iekšienē. Es domāju, ka šo ierauga, tad varbūt nav tik traki. Jā, un tas ir arī tas, ko tu saki, meklējam iespējas. Un, lai cik arī triviāli izklausītos krīzes laiks, vienmēr gan individuāli, gan uzņēmumam ir laiks, kad pārskatīt vispār savu jēgu, eksistenci, misiju, kāpēc es daru to, ko es daru, un kāda no tā ir vērtība. Un iespējams, es varu izmantot šo laiku, lai kaut ko mainītu gan savā dzīvē, gan darbinieki var mainīt savā dzīvē kaut ko un uzņēmums arī savā ritējumā. Visbeidzot, es domāju, ka mums vajag uzlikt lielāku ambīciju šīm pārmaiņām. Izmantojam krīzi, lai mēs pēc krīzes būtu pilnībā digitāla sabiedrība, mums būtu laba līmeņa digitālajie mācību materiāli gan skolās, gan augstskolās, gan vēl kaut kur, lai mēs ielēktu nākamajā līmenī un mēs būtu arī digitālu produktu piedāvātāji pasaulē. Ja mēs esam mazi, mēs esam žiperīgi, mums ir ātrs internets, gudri cilvēki, varbūt mēs tiešām varam radīt jaunus biznesus, kuri pēc gada, 2, 3, 5 ir nākotnes Amazons, nākotnes Facebooks vai kaut kas tāds, kas ir radīts Latvijā. Tieši tā, jo mēs pirms tam cīnījāmies ar šīm lietām, mocījāmies, nemācējām strādāt no mājām, nemācējām izmantot visus tos mega daudz kanālus un rīkus un lietas, ko varam izmantot, lai strādātu attālināti. Un tagad beidzot ir šī iespēja, lai gan tas fons ir diezgan nepatīkams, saistīts ar bailēm, dzīvību, veselību un tā tālāk, bet šāds ir brīdis, kas mums tomēr liek saprast, ka ir iespējas, kā virzīties uz priekšu. Tā kā jā, es arī tev, klausītāji, uzņēmēji, HR kolēģi, novēlu paskatīties uz šo situāciju kā uz iespēju, saprast, kā tu vari virzīties uz priekšu, un es novēlu visiem izturēt šo laiku ar mazliet vēsu prātu teikt, mazliet apstāties, saprast, kas notiek, kāda ir šī reālā situācija, gan individuāli man, gan arī manā amatā, manā uzņēmumā, manā komandā. Kāds atbalsts man ir nepieciešams un cik daudz, un vai tu esi atradis laiku runāt ar saviem komandas biedriem un ar saviem cilvēkiem, kas līdz šim ir ar tevi kopā bijuši, un cik daudz tu viņiem uzticies, jo šeit arī stāsts par uzticēšanos, palaist mājās strādāt, neredzēt katru dienu cilvēkus, tāpēc šis ir arī tāds uzticēšanās laiks, kad tu vari beidzot paskatīties, cik daudz tu uzticies saviem cilvēkiem, cik viņi tev. Tāpēc, būsim atbildīgi viens pret otru, mazgāsim rokas, izmantosim šo situāciju, lai mācītos jaunas lietas, tā kā mēs šodien ierakstot podcastu attālināti, un lai mums visiem izdodas izturēt un uz tikšanos jau nākamajās epizodēs. Patiesībā nākamā epizode jau būs arī par šo te strādāšanu attālināti un iespējām mainīt savu darba vidi, kur mēs tiksimies ar Kristīnu Menni. Tiekamies nākamajās epizodēs, un Ivar, milzīgs paldies tev par būšanu šeit. Paldies tev, Ilze, paldies klausītājiem.